Prieks tagad iesteikt Niks. Tas būs garš stāsts, bet šodien ir cits varonis. Šodien ir jubilārs, 100-gadnieks, kas mūs sauc kopā. Kādreiz, zinu, kā katoļu baznīca, lai iecelt kādu svēto kārtā, meklē pierādījumus, ka viņš ir veicis brīnumu. Kā mūsu gaviļnieks pats ir brīnums un veicis brīnumu darbus, tas visiem ir zināms. Tas nav jāatgādina jums. Bet mēs šodien esam arī starp jums. Lai veiktu vienu svarīgu, es teiktu, valstiski svarīgu darbu, mēs iezvanām nākamībai leģendu vēsturei, kultūrai, Latvijai. Kāds gudrs vīrs teica, saka, valsti stipru dara leģendas par cilvēkiem, varoņiem, dzīvēm, notikumiem. Tas ir. Un jūs to veicat šodien. Paldies, man prieks būt jūsu vidū. Un vēl galvenais. Igor, tu esi tas zvanītājs, kopā saucējs, pulcinātājs. Paldies tev par to, ko to līdz šim esi veicis, par šo grandiozo darbu, tiešām valstiski svarīgo. To es jau te lasu Facebookā, citur. Daudzi to teikuši, bet labiem vārdiem vieta sirdī vienmēr atradīsies. Un ko es gribētu? Viesiem teikt, likt pie sirds. Redziet, Dievs gan zina, cik daudz ievērojamu cilvēku veikums ir palicis neziņā. To tik Dievs zina, tāpēc, ka nebija tāda pulcinātāja, nebija tāda zvanītāja, kas sasauc kopā, kas ceļ godā, tāds kā ir Igors Pličs. Igor, tā ir tava arī dižā diena. Un es gribētu visiem teikt, likt pie sirds šodien vienu dzīves mācību, proti cel godā citu un pats tam celsies līdzi. Iegaumējiet. Cel godā citu un pats tam celsies līdzi. Tā novēl jums dzīvot un vēlu veiksmi. Paldies jums!